Mūsu labums ir tas, protams, ka mēs būvējam produktus, mēs nebūvējam, nepielāgojamies. Mēs neesam izstrādātāji biznesā, kas taisa pilnīgi tur katru prasību, ko iedomājās, tādā veidā arī uzbūvē un uztājas. Mēs tomēr esam primāri uz produktiem orientēti, un tāpēc mēs sakam, reku ir risinājums, kas risina šādas problēmas. Principā tas, ko mēs darām, tas, kas mēs esam. Mēs būvējam mākslīgā intelekta un mašīnu redzes sistēmas. Vieglāk tas neizdodas, laikam, pateikt pēc būtības. Kas ir domāts, tas ir transporta nozarei ar galveno mērķi samazināt to nepieciešamo laiku un samazināt nepieciešamo cilvēku resursu dažādu darbu veikšanai. Vēl vienkāršāk izsakoties, var teikt, ka uzņēmuma Clientech Services izstrādātās programmas fiksē transporta līdzekļus un analizē to datus. Tā, piemēram, uzņēmums radīs video sistēmu, kas spēj dienu un nakti ielās fiksēt un analizēt velosipēdistu kustību. Tādējādi velo infrastruktūras plānotājiem sniedzot pilnvērtīgu ainu par velobraucēju pārvietošanās intensitāti un ieradumiem. Velosipēdistu uzskaites programma gan radusies kā blakus produkts, jo uzņēmuma pamatklienti ir kravu pārvadātāji. Viņi izmanto Clientech Services programmas, kas apseko, piemēram, ostā ienākošos konteinerus vai no kaimiņu valsts iebraukušā kravas vilciena vagonus. Mākslīgais intelekts dokumentos fiksēto salīdzina ar reālo situāciju kontrolpunktos. Lielākie ieguvēji no Latvijā radītā risinājuma ir dzelzceļa kravu pārvadātāji. Līdz šim to dara cilvēki. 10, 20, 30 cilvēki, kuri to pastāvīgi dara. Vilciens tiek apturēts, noiet garām, par rāciju ziņo, tur ir tāda problēma, numurs tāds, vagons samainīt vietām, viens vagons nav atnācis viens vagons par daudz un dažādi citas lietas. Lūk, beigās galvenā doma tāda, tas, ko mēs spējam aizvietot šo darbu, pēc būtības ar sistēmu panākt to, ka to darbu var veikt vai ievērojami mazāk cilvēku skaits un šo vilcienu principā neapturot. Vai arī otrādāk, šo darbu var faktiski pilnībā automatizēt. Tā kā mēs to visu darbu sākām, mēs sapratām, ka tas pielietojums teorētiskais tai daļai, kas saucās mākslīgais intelekts vai padziļināta apmācīšanās vai mašīna redze, kā viņi tur kombinē, ir pietiekoši plašs, maigi izsakoties plašs, sākot ar medicīnu, reklāmu un tā tālāk un tā joprojām. Mūsu mērķis bija palikt vienā skaidrā nozarē, kurā mēs varētu tos resursus, kur jau tā ir ierobežot arī mūsu pusē, panākt, lai viņi būtu efektīvi izmantoti. Lai mēs būtu vieni no labākajiem, nevis lai mēs būtu vieni no 1000 vai 100 vai nav, kāds skaits šī nebūtu. Un tādā brīdī tā izvēlējās visu transporta nozari, tāpēc, ka zvaigznes tā saka, varētu teikt. Bet tā galvenā doma bija tāda, ka mums tādā brīdī bija klients, kuram vajadzēja risināt šādu veidu problēmu. Mēs viņu diezgan veiksmīgi atrisinājām uz to brīdi. Un tālāk pēc tam mēs ieraudzījām šeit vēl dažādas nišas, ko mēs varētu līdzīgas pēc būtības, ko mēs varētu vēl darīt. Mēģinot iet pārāk plaši, mēs vienkārši to nespētu izdarīt, tāpēc, ka mums nav tūkstošiem vai desmitiem tūkstošu cilvēku, kuri varētu šī jomā specializēties kaut ko darīt. Piemēram, šāda problēma nav tikai mums vienīgajiem. Šī jomā, kas ir mākslīgais intelekts, šobrīd tā konkurence pret talantu ir milzīgi liela visā pasaulē. Sākot ar to, ka mēs konkurējam ar tiem pašiem Google, ar Microsoftiem, ar Teslām, ar ko vēl šī, kas cīnās par šiem talantiem, kas kaut ko vispār šajā jomā spēj izdarīt. Un līdz ar to tas galvenais mērķis ir palikt šauri specializētiem, būt labākiem tādā nišā, tādā jomā, kur mēs esam, kur mēs to kaut ko darām. Izvēle par labu transporta un loģistikas nozarei nav likusi vilties, pat neraugoties uz to, ka nozare ir gana konservatīva. Informācijas tehnoloģijām tā tomēr nav spējusi pretoties, un Clientech Services attīstības tempi ir tā apliecinājums. Uzņēmuma pastāvēšanas 5 gados ir izveidotas filiāles Vācijā un Ukrainā. Pēdējā gada laikā uzņēmumā strādājošo skaits ir dubultojies, un vietējā tirgū ir sasniegts gandrīz maksimālais. Tādēļ Juris Pūce izvirzījis ambiciozus plānus. Nākamgad līdz 35% paaugstināt eksporta īpatsvaru. Šobrīd, protams, primāri strādājam uz ārzemju tirgiem. Mēs ļoti aktīvi braukājam. Tā ir Āzija, tā ir Eiropa, Afrika, Amerika. Tikpat kā visi kontinenti, Austrālijā mēs vēl neesam bijuši vienīgais laikam, jā. Tas tā kā priekšā vēl. Mēs redzam, ka mēs konkurējam tirgu, kurā ir palielam tikai 10, varbūt 15 spēlētāji pasaulē. Mēs redzam, ka mēs ļoti labi izskatāmies uz viņu fona salīdzinoši visā dažādās jomās.
Pirmais darbs, ko vairumā gadījumā arī, ko mēs sākam, ir pārcelt šo te bildi, ko darīt cilvēks uz vietas, pārcelt viņu kaut kur siltā, ērtā, foršā telpā, kurā viņš var sēdēt pie datora, iespējams ar 5 ekrāniem un to visu ieraudzīt un redzēt un darboties un darīt to pašu, ko viņi darīja līdz šim. Tas ir tas, ko dara vairums arī mūsu konkurenti visā pasaulē. Šis līmenis nākošais, tas, kurā mēs šobrīd aktīvi strādājam, kas ir šī mākslīgā intelekta daļa, kas nevis tikai pārcel šo bildi, arī pieņem šo lēmumu cilvēku vietā. Tas ir kaut kas tāds, kas īstenībā tāpat kā nevienam mūsu konkurenti arī pasaulē nav uz doto brīdi. Un šī nišā un šī jomā mēs esam unikāli. Protams, priekšrocība nav mūžīga, un tas viens no iemesliem, kāpēc mēs arī šobrīd ļoti aktīvi braucam apkārt, strādājam ar partneriem, strādājam ar klientiem. Darām to, kā jūs teicat, ne tikai šeit. Un, šis gads bija ļoti aizņemts. Pieņem, ka nākošie 2-3 būs nemazāk aizņemti, ja ne vēl vairāk aizņemti. Kur mēs nonāksim beigās? Jā, protams, ka būs konkurenti, kas kaut ko tādu arī darīs agrāk vai vēlāk, par to mēs nešaubamies. Bet jau mēs būsim ieņēmuši spēcīgāku pozīciju tirgu, jo mums būs labāk. Konkurence pastāv ne tikai starp programmatūras izstrādes uzņēmumiem, bet arī starp šajos uzņēmumos strādājošiem informācijas tehnoloģiju speciālistiem. Labu un ļoti labu nav daudz. Tādēļ starp darba devējiem notiek jo īpaši sīva cīņa par viņiem. Un galvenais ierocis šajā cīņā ir nauda. Nav noslēpums, ka uz pasaules ir vietas, kur viens programmētājs, turklāt strādājot attālināti, var nopelnīt tik, cik otram pat sapņos nerādās. Kā šādos apstākļos noturēt gaišos prātus, kuri spēj apmācīt programmas jeb pilnveidot mākslīgo intelektu? Es vienmēr ticēju tam, ka noturēšana būtiskākā ir saistīta nevis ar atalgojumu, kur celt bezgalīgi jebkurā gadījumā, un tādā pašā Silīcija ielā tas cipars, ko beigās saņem tikai milzīgi liels un tā tālāk, deficīts ļoti liels un tā tālāk. Tad, protams, otrs galvenais faktors ir motivācija. Kāpēc strādā? Kas ir tas, ko tu redzi, ko tu gribētu darīt pēc tam? Un kad tu redzi, ka tas, ko dari, aug kopā ar tevi. Šajā gadījumā tas izaugsmes temps, kā es teicu, mums ir bijis ļoti liels, un tas, es domāju, tā ir bijusi laba ambīcija arī visiem, kas pie mums ir strādājuši. Latvijā cilvēki ir diezgan darba mīloši. Reizēm, protams, mums gribās pasūdzēties par to izglītības kvalitāti, kāda mums no kādām augstskolām, ka mums jāvēr vaļā izvērt savu augstskolu, lai mācītu vēlreiz, kā tā īstenībā dzīvē notiekās lietas. Bet tas ir cits jautājums. Tas nav tieši saistīts ar to, ko mēs ikdienā darām. Un tas nav pavisam. Teiksim, ir cilvēki, piemēram, mums laba sadarbība ar to pašu LUMI, Latvijas Universitātes Matemātikas informācijas institūtu. To, ko mēs nopelnām, mēs reāli liekam visu atpakaļ, investējam attīstībā, teiksim, pat zinātnē, ražošanā, mārketingā, visā tanī, kas ir vairāk orientēts to, lai mēs varētu turpināt augt, lai mēs varētu turpināt būt viena no pirmajiem, jebkurā gadījumā, un netērē vidi ne mašīnās, ne citās izklaidēs un to brīdi. Izdarīt var visu, jautājums, kā cits maksā. Tas ir interesantākais jautājums pēc būtības. Tad izdarīt var visu, jautājums, cits maksā, un bieži vien budžeta tam, lai izdarītu tieši tā, kā kāds iedomājas, protams, ka nav. Jo interesantākā lieta tehnoloģijās arī ir tā, ka, lai izdarītu tā, ka tas ir nemanāmi viegli, maksā ļoti dārgi. Tas vienmēr ir interesantākais. Izdarīt tā, lai tas strādātu kaut kā. To var izdarīt arī lēti, kā man viens draugs bieži vien saka, viņš saka, vakarā ar vienu alu pasēdēs, izdarīs. Grūtākais īstenībā bieži vien ir tas, ka izdarīt to, ko tu esi uzņēmies, izdarīt līdz galam, pabeigt projekts, laika, budžetā, izdarīt to, ko klients sagaida, jo tas ir nākošais interesantais stāsts, ka IT nozarē ļoti bieži situācija, kad cilvēks galvā uzzīmē savu ienainu, ko viņš domā, kas būs beigās. Viņš saņem patiesībā kaut ko citu, nekā viņš būtu sākotnēji iedomājies. Un tehnoloģija nozarē tā būtiskā niša vienmēr ir savienot šos divus. Un tas ir lielā mērā veiksmes atslēga vienalga. Vai klients ir bizness, vai klients ir individuālais lietotājs kaut kam, tas ir tas būtiskākais manā izpratnē, kas jāņem vērā. Tas ir viens no grūtākajiem uzdevumiem. Protams, pārējie, kas ir tur plānošana, tur darīšana, tie ir līdzīgi kā citās nozarēs. Bet šī ir tāda specifiska problēma šī nozarē, kas ir panākt to, ka tu apmēram zini, kas tiek sagaidīts, spēj kaut ko tādu arī uzbūvēt, tādā termiņā un tādīs resursos, kas ir atvēlēti. Juris Pūce ir pārliecināts, ka pieprasījums pēc informācijas tehnoloģiju risinājumiem ar mākslīgā intelekta potenciālu tikai augs. Arī kravu pārvadājumu nozarē, kas citējot Clientech Services vadītāju,
pastāvēs tik ilgi, kamēr cilvēki neiemācīsies teleportēties. Vienlaikus uzņēmējs uzsver, nav tā, ka tehnoloģiskais progress programmatūras izstrādes uzņēmumiem garantē 100% panākumus, jo arī IT nozarē būtisks veiksmes priekšnosacījums ir cilvēciskais faktors. Tas izdošanās rezultāts atkarīgs lielā mērā no tā, cik cilvēks pats aktīvi iesaistās tajā, ko viņš dara. Ja viņš šo procesu nepārzina un viņam nav vēlmes viņu apgūt, tad varbūt nevajag gluži to darīt. Ja viņam ir vēlme apgūt, varbūt viņš kaut ko nepārzina, tas jau ir pirmais solis, lai kaut ko darītu. Un, protams, tas vairumā gadījumā nav vieglāk un jautrāk un foršāk nekā strādāt, tāpēc, ka tas paņem visu to laiku, jebkurā gadījumā, vairumā gadījumā. Un tu esi vienmēr darbā. Ja tu gribi būt uzņēmējs pēc būtības, vienalga, kurā nozarē. Tehnoloģija citās tam nav liela nozīme. Tehnoloģija nozarē vienkārši potenciāls tas, ka tu vari nejauši trāpīt uz lietu, kur ar mazām potenciālām investīcijām ir strauji spēj augt. Un tā ir tā būtiska atšķirība, ka tev neesi piesvietas ražošanai, kur tev investēt miljonu un nopelnīt pusotru. Tu esi piesvietas ražošanai, kur tev investēt ar mazu summu, tu investēt ar savu darbu un laiku un iegūt iespējams paveikties un iegūt ļoti labu rezultātu.